Čau, kakao draugi, no rīta svētbrīža. Ir tik daudzas lietas, ko cilvēki sargā. Cilvēki sargā savas mājas, sargā savus kredītkartes, sargā savus bankas kontus, sargā pat paroli liek uz telefonu un sargā, bet pašu nozīmīgāko, kas viņam pieder pasaulē, tas kāpēc piemirst sargāt. Un kas tad mums ir pats nozīmīgākais? Mūsu sirds. Protams, sirds, tie, kas skatās šo te video, tiem nav tikai pukstošs orgāns un fizioloģisks orgāns ķermenī, par ko arī ir ļoti jārūpējās, un tā ir atsevišķa tēma un atsevišķu zinātniska tēma, kā rūpēties par savu fizioloģisko sirdi, un, protams, ka kā arī tajā ceļā ir klātesoši, bet es runāju par mūsu garīgo sirdi, par mūsu telpu, kura ir pakļauta bieži vien tik ļoti daudzām sāpēm, ir tīpaši tiem cilvēkiem, kuri patiesi no sirds vēlas doties pasaulē ar atvērtu sirdi un sāk šo ceļu ar atvērto sirdi, ver to un dodas plašajā pasaulē ar ticību, kad viņi pretī saņems arī tikpat atvērtas sirdis un tīrību un dzidrumu, bet visbiežāk tas tā nenotiek, jo pasaulē ir gana daudz sāpju, gana daudz netaisnīgu pieredžu, un kā tad iet pasaulē, kurā tas viss ir ar atvērtu sirdi. Manā pieredzē tas ir bijis gana dažādi, ir bijis, kad es tā pavisam ar mērķi vēru vaļā savu sirdi un metos pasaulē diezgan apsitusies tur un diezgan savākusi uz sevis daudzas bultas savā sirdī. Un atskatoties, es noteikti būtu sev vēlējusi sargāt savu sirdi, bet ne tā, kā cilvēks to spēj sargāt. Un ne tāpēc, ka tu no kaut kā baidies, bet tāpēc, ka Dievs tev ļoti mīl un vēlas dzīvot tavā sirdī. Un dzīvo tavā sirdī. Un kā tad es varu rūpēties par savu garīgo sirdi tagad? Jo tagadējā es ir nedaudz atšķirīga varbūt no manām iepriekšējām es, kā mums daudziem. Un tagad es zinu, kad es vēlos, lai mana sirds ir tīra, Dieva māja. Un kā es varu kopt savu sirdi, tas ir sargājot no netīrām domām, no sliktiem vārdiem, stiprināt ar lūgšanu, starot ārā, nevis nemitīgi uzsūkt visu pasauli, kas bieži vien ir netaisnīga, iekš sevis. Un es zinu, ka pienāks tāds paties brīdis, kad iespējams es un daudzas citas, kas iet šo ceļu, mēs to varēsim. Bet tas ir solis pa solim, tāda sirds atvērtības evolūcija, kurā patiesībā sirds atvērtība nenozīmē laist nemitīgus mēslus sevī iekšā un ļaut savā rožu dārzā bradāt ļauniem vilkiem. Tā kā sargā savu sirdi, Dievs to ļoti mīl un jautā pats sev, kādi ir tie veidi, kā es varu droši iet pasaulē, bet ar tīru sirdi, kurā netiek piemēslota ar drazām, kuras pēc tam ir nemitīgi jātīra no sevis laukā. Tāpēc
lai gards kakao arī tev un arī man, un lai ne tikai mēs lūdzam Dievu sargāt savu sirdi, lai ne tikai mēs lūkšanās lūdzam, Dievs lūdzu sargā mūs, bet lai mēs arī paši uzņemamies atbildību un daram savas sirds labā to, ko mēs varam šajā brīdī darīt. Kaut vai dzert kakao ar nodomu, ar lūkšanu, ar to sirds stiprinājumu, kas dotajā brīdī tavā dzīves ceļā rezonē.